Vai jūs kādreiz esat iekrituši uz aplikācijām, kur sākotnēji piedāvā 2-3 dienas nedēļu bez maksas, un pēc tam jāmaksā tik un tik? Es jā. Nelepojos ar to, bet fakts. Vienu reizi ļoti sen kaut kad man bija tā, kad es biju aizmirsus atteikties. Man atmaksāja pilnīgi visu, es laipni palūdzu, ka es neizmantoju arī vispār, arī tajā izmēģinājuma laikā neizmantoju. Tad tagad man, pirms 2 nedēļām novalk 60 eiro. Man tā, ko? Un skatos, kas, aplikācija, protams, pati vainīga, neatcēlu laicīgi. Tomēr es tiešām nebiju izmantojusi vispāriņu. Nezinu, kāpēc pasūtīju, kā mums sievietēm. Spontānie pirkumi. Bet es tomēr pacentos, es tomēr laipni rakstīju, vai nevar atcelt. Gan jau, ka sistēmā jūs redzat, cik katrs abonements ir iespējams lietojis šo aplikāciju. Viņi tur strīdējās pretī, līdz tomēr mēs nonācām uz kompromisu un pusi man atgriezīs. Paldies, tiešām novērtēju, tie ir šāda attieksme un pretīm nākšana. Ko var zināt, varbūt kādreiz dzīvēs arī pie viņiem atgriezīšos. Ka nav tāds rūgtumiņš palicis sirdī, kā mācība man uz priekšdienām. Paskatieties, ko jūs esat abonējuši un varbūt nelietojat. Padalies, vai tev tā ir bijis?